Będzie, nie będzie. Będzie, nie będzie. Svētdienas trešdienas rītā 2. janvārī pulkstenis ir mazliet pāri 10. Braucu ārā no Estonkas saucamās. Nostāvēju pauzīti, mazliet lielāku nekā vajag, lai varētu braukt cauri Varšavai. Nekas neliecina par to šobrīd. Kad no 5 līdz 6 tur un tajā starpā plosījās sniegputenis no Augustovas līdz Belostokai. Brīžiem ātrums bija 40–50 km/h. Panam vajag ātri vajag viņam pieliet degvielu. Tālūk. Salasījusies bija tāda kolonna, ka bail, bet filmēt nebija jēga īsti, jo redzams jau tur tumsā būtu pašvaki kaut kas. Tad laižam tālāk pāri Polijai. Šobrīd jauks laiciņš, rāda +1, spīd saulīte. Jā. Sāku no Leišu termināla, kā jau vakardien tikko visu plānu izpildīju. Nebija ne sniega, nekā. Augustovas sākās tikai svaigi piesnicis, neviens nebrauc. Panācām kolonnu, kleitis gāja pa priekšu. Tai kolonnai sākuma galu es neredzēju. Beigās aiz manis arī tā sakrājās, ka tai aizmugures galu es arī vairs neredzēju. Cauri Belostokai, tad jau uz Bāņa tas viss izlīdzinājās. Te tikai maza nojausma par sniedziņu. Nekā īpaša nav. Tālūk. Cik jau tālu tiks šodien. Kaut gan dīvaini bija tas, kad salīdzinot ar pagājušo reizi, kā es braucu no robežas līdz Estonkai, pēdējā reisā. Šorīt es braucu tikai 6 minūtes ilgāk. Tā ka baigi neko pazaudējis neesmu. Tālūk. Ja runājam par deguns cietu, grūti parunāt, neizšķinauci pēc tam.
Ja runājam par tiem visu laiku aktuālākajiem jautājumiem par darba laikiem, tad sākot ar jaunu gadu, sāku jaunu kalendāru un pierakstus es veicu joprojām, kaut gan citi saka, ka tur tahogrāfs daudz zina un daudz parāda. Man patīk, ja es visu redzu pats, varu pasekot tam līdzi pats. Tāpat rekā varu salīdzināt, cik es ilgi pagājušoreiz braucis to posmu, cik es pazaudējis laiku, esmu vai ieguvis. Tāpat kaut kādos maršrutos var paskatīt atpakaļ, cik man tur ir bijis laiks vajadzīgs, cik tur. Tāpat visas adreses pierakstu. Sevišķi jaunas, kas nāk. Visas jau es esmu sarakstījis, un tās, kas reti atkārtojas, tās ar pierakstu. Nu jā, un ja runājam par darba laikiem, tad tur baigi gari stāstīt un plaši. Nezinu, vai ir jēga. Un visu tāpat stāsta 95. kodā, kam tas interesē, kam tas būs vajadzīgs. Kas tāpat seko līdzi, nu tam tāpat jau tie pamatprincipi ir zināmi. Un 9 stundas braucam un 11 stāvam un tā tālāk. Ja kādam interesē, var ieteikt ļoti labu kanālu, manuprāt labu. Citiem viņi nepatīk. Viņš gan ir krievvalodīgs kanāls. Jaunajiem var būt problēmas, bet viņš pastāsta un pamāca ļoti labi. Tā arī viņš saucās Autoškola Daļnaboja krieviski. To visu tur stāsta Ukrainis, kas strādā Itālijā, Itāļu firmā. Viņš arī dzīvo Itālijā. Apakšā ielikšu adresīti pa taisno uz viņa kanālu, lai vieglāk atrast. Tur ir ne tikai darba laiki, tur ir viss pa darba laikiem, pamācības, kā braukt, kā parkoties, kā stumt atpakaļ. Un izstāstīts ļoti pieejami un saprotam. Nu jā, tikai tas, ka krievu valodā. Latviski tādu kanālu es īstenībā neesmu atradis. Varbūt, ka ir. Ja ir, tad pastāstiet man, kur tik perfekti visu izklāstītu. Man droši vien, ka nav tāds skolotāja talants, lai baigi tā visu safilmētu un parādītu un izstāstītu. Jautājums, vai arī to vajag atkārtoties. Es pat redzu, kā citi kanāli, nezinu, viņa iespaidā vai ne viņa iespaidā. Daudz ko atkārto no tā, ko viņš ir pastāstījis. Vienam kādam citam kanālam, kuru es kādreiz kaut cik paskatījos. Man viņš īsti baigi neaizrāva jau no sākuma. Zloidaļnaboja auditorija viņam ir milzīga. Bet es viņu vairs neskatos. Arī par šito autoškolu viņš baigi rupjiem vārdiem izteicās. Man vispār nepatīk cilvēks, ja tā izsakās publiski rupjiem vārdiem. Es jau nesaku, ka es arī nekad nelamājos, bet kā tur ir tajā anekdotē, ja uzkrīt kājas uz ķieģelis, uz kājas ķieģelis un nemāki krieviski, tad tev īsti nav ko teikt. Bet es jau nesaku, ka tur nevajag aizrādīt kādam, ja kāds kaut ko nepareizi pasaka vai kļūdās, visi jau ir tikai cilvēki. Kaut gan es neuzskatu, ka tur tajos strīdus video, kur viņš viņu nolika zemāk par zemi, viņš kaut ko nepareizu bija mācījis par tiem pašiem darba laikiem. Bet tas, lai paliek viņa ziņā, netaisos tiesāt viņus tur.
Vienīgi var aizstāvēt to autoškola daļu boja ar to, ka viņš tiešām daudz, un es arī skatos, un kaut ko atrodu un salīdzinu. Piemēram, viņš tur stāstīja, kā viņš iesaka noregulēt spoguļus. Es paskatījos, apsēdos savā mašīnā, paskatījos uz spoguļiem, sapratu, ka man noregulēti ir ļoti līdzīgi. Nu, tad sliktu viņš neko neiesaka. Kā manevrēt, kā stumties, kaut kur piekabināt, sakabināt, nu un tā tālāk. Nu, baigi nav vajag atstāstīt, ja kādam interesē, paskatieties paši. Par sliktu nenāks. Vienalga, vai tu visu zini, vai tu nezini neko. Tālūk. Labi, braucam tagad kādu gabaliņu, tad jau redzēs tālāk, kas te notiksies. Nu tālūk, Varšavai tiku cauri gana veiksmīgi. Tuvojos Strikovai. Bet kādam te tas ceļš ir bijis mazāks veiksmīgs. Sniegs sāk sniegt bišķiņ. Kaut ko te ir piestrādājuši. Arī vidus joslā zaļajā stāv vieglie. Vismaz vienu jau redzu. Aha. Kaut ko viņi te ir sabukņījušies. Izskatījās, ka viņš tam autovedējam, cik tam vieglajam visa priekša bija izārdīta, kas stāvēja kreisajā pusē. Izskatījās, ka viņš tam autovedējam ir laikam pēcpusē iedūris iekšā. Nu, re, te ar sāk sniedziņš lidināties baltas mušas. Doma ir laikam iebraukt, uztaisīt otro pauzi. Šelkā. Un tad jau redzēs, vai ņems 10 vai tikai 9 izbrauks maksimāli. Skatīsimies, kas tur notiks tālāk. Pēkšņi te plosās arī nepajokam, visu laiku šūpo. No rīta aizmirs izstāstīt, ne no rīta, bet par to, ka no rīta braucu, konstatēju, kad manas cerības nepiepildījās. Vaigi bija cerējis, ka ar jauno gadu šuvalkiem apkārt attaisīs vaļā. Nekā vēl nācās braukt ar pilsētu. Nav attaisījuši vaļā. Kā jau es šobrīd 2,5 tikai nobraucis, bet gribu pauzi uztaisīt. Pulkstenis 12:30. Nu, kā izbraucu no Skaņas sienas ārā, tā uzreiz pūšu uz sāniem. Kopējais laiks šobrīd tāpat dienas jau ir 6:07 nobraukt. Ka ja es gadījumā paņemu 10, lai tiktu garām Poznaņai, tad arī tagad jau var taisīt pauzi. Tāda man te tā doma. Ceru, ka vietas būs. Ir vietas, protams.
redzēt pārkrāvumi ir. Pretī pavisam tukšs laukums. Maršruta pārreķināšana. Tur arī bija, man liekas. Nu, re. Taisīsim pauzīti. Tad mums ir 12:39. Labi, 12:40. Trikova 2:34 un kopā sešas 09. Ļoti labi. Ļoti labi lausta kājam. Tā. Pagaidām tā kafijas pauzē. Oi, kā gribas iztaipīties.